Kādā no saviem iepriekšējiem video es teicu, ir doma dabūt tādas portatīvās spēkstacijas, kur var pieslēgt elektroierīces. Man šķiet, viņš saucās EcoFlow, ja? Tur vienkārši ir rozetes, tā kā powerbanks ar rozetēm, un tad tu vari pieslēgt, un tad tev viņš to datoru vai kaut kādu lampu arī var uzturēt. Un kā gadījies, kā ne, es uz testu dabūju EcoFlow River Pro 2 portatīvo spēkstaciju. Lietoju to jau 3 mēnešus, un man ir šo to ko pateikt. Vai tā ir ideāla spēkstacija priekš manis, vai tā ir potenciāli ideāla spēkstacija priekš jums? Nu, centīsimies uz šiem jautājumiem atbildēt šajā video. Nedaudz tehniskā specifikācija. Svars 7,8 kg. Tas nozīmē, ka pat bērns to var panest. Vai arī panest? Jā, viņš var panest. Akumulātora ietilpība 768 Wh. Type-C ieeja un izeja, tātad šeit ir Type-C, kas var lādēt šo ierīci, un izeja 100 W, kas var lādēt Type-C tā kā ierīci. Tas ir tavs dators, telefons un jebkas cits. Liels pluss šai Type-C izejai, kas var lādēt tavs ierīces, ka nevajag slēgt invertoru. Tas nozīmē, ka šīs portatīvās spēkstacijas darbības laiks palielināsies, jo nebūs jādarbina invertors, ja, jo invertors jau arī pats pa sevi patērē elektrību. Maņstrāvas izeja, tātad šīs 3 rozetes, parastā 220 izeja līdz 800 vatiem un X-Boost režīmā īstermiņā, tādā īsā laika periodā līdz 1600 vatiem. Ražotājs saka, ka šajā režīmā var nobarot 80% no visām jūsu sadzīves elektroierīcēm, ko ikdienā izmantojat. Nu, es šajā video arī pamēģināšu, jau uzvārīt ūdeni, uztaisīsim pikniku dabā, paskatīsimies, vai tiešām tā ir, ka es varēšu visu izdarīt tēkāna, ja, tur tosteris vai viss tas strādās. Vēl ko es vēlos pieminēt, ka šai spēkstacijai ir LFP baterijas tips, tas nozīmē, ka 80% jauda saglabāsies pēc 3000 cikliem. Šo spēkstaciju var lādēt no 220 rozetes, var lādēt no mašīnas piepīpētāja un var lādēt no saules baterijām. Maksimālais panelis, ko var pieslēgt, ir 220 vati. Man komplektā pašlaik nāk līdz 120 vati. Kamēr spīd forša saulīte, nolēmu uzlikt palādēties River 2 Pro spēkstaciju. Pašlaik nāk iekšā apmēram 93 vati. Nu, jau ir nedaudz pāri dienas vidum un ir nelieli mākoņi, bet neskatoties uz visu, ja, 50%, viņš man uzlādēs spēkstaciju 3 stundās. Tātad es pieņemu, ja mēs varam ņemt kaut kādu vidējo rādītāju no šī, tad 6-7 stundās pilnībā uzlādēs ar savu šo spēkstaciju. Uzstādīšana ļoti vienkārši. Savieno 2 štekerus, ko tu nepareizi nemaz nevar savienot. Un vadu iesprād šeit. Viss, es domāju, to pat bērni var izdarīt. Tur vispār nav nekas sarežģīts. Vēl kas ir forši. Šī ir ne tikai soma saules paneļiem, bet viņu var izmantot arī kā stiprinājumu uz zemes. Šeit piestiprina panelīti, šeit pieaķē līdznāca stiprinājumu. Un tu vari atstāt viņu uz zemes, jebkurā vietā, jebkurā laikā, un strādās. Bet tagad pievēršamies EcoFlow River Pro 2 testam. Paskatīsimies reālajā dzīvē, kā tas strādā. Aiziet! Protams, esot svaigā gaisā, apetīti tikai palielinās. Esmu sagatavojis šeit tādu mazu brokastu galdu. Uztaisīsim tosterī maisītes, uzvārīsim kafiju un paskatīsimies, vai šī mazā spēkstacija ir uz to spējīga. Labi, paskatīsimies, kas mums ir. Mums ir Dzintār! Dzintār! Dzintars arī palīgā mums ir atnācis. Labi, es domāju, ka mēs sāksim ar teikanu. Kamēr es taisu maizītes, uzliksim vārīties ūdeni. Izstāst, ka pašlaik viss notiek. EcoFlow saka, pašlaik tiek patērēt 894 vati. Drošinātāji vēl nav izsisti. Ļoti labi, iespējams būs kafija. Ieslēdzās ventilators, varbūt dzirdēt. Nē, izslēdzās, klau. Izstāst, ka tomēr nevar pavilkt. Tas, ka izslēdzās teikana, nav nekāds brīnums, jo EcoFlow River 2 Pro uz īstermiņu var X-Boost režīmā iedot 1600 vatus, bet teikanai vajag 1800 un attiecīgi šie 200 vati pietrūkst, tāpēc ūdeni nevar uzvārīt. Kaut cik silts ir, ne, īstenībā diezgan karsts ir.
pussildīta kafija, bet tagad ieslēgsim iekšā, lai jau sāk sildīties. 726 vati. Tas ir apmēram tik, cik ražotājs bija norādījis uz pašas ierīces. Nu, kaut kas jau kūp. Nav tik slikti. Tā, un izstāst, ka šitas mums arī ir gatavs. Brokastu taisīšana bija diezgan prasīga pret šo mazo spēkstaciju, jo no 45% ir dažu minūšu laikā nokrities uz 22%. Būs jāmēģina iespējas kaut kā uzlādēt. Viens no veidiem, kā uzlādēt spēkstaciju, ir no mašīnas piepīpētē. Tāpēc komplektācijā tam nāca līdzi šāds vats. Vienu galu tad attiecīgi spraužam piepīpētājā un otru galu spraužam pašā ierīcē. Nu, laikam jādarbina mašīna. Un jāstāsta, vai kaut kas notiek. Jā, lādējās. Pašlaik iekšā nāk 111 vati un 7 stundas līdz pilnai uzlādē. Es gan nezinu, vai es te 5 stundas to mašīnu darbināšu, bet vajadzības gadījumā ir iespēja. Tas ir labi. Un ja nu tev ir attālinātais darbs, vai ir iespējams nostrādāt pilnvērtīgu darba dienu, izmantojot tikai EcoFlow spēkstaciju? Esmu pieslēdzis datoru, rūteri, monitoru, telefons lādējās, un EcoFlow saka, ka šādā režīmā mēs varam nostrādāt 9 stundas. Jā, tātad tas ir iespējams. Viena būtiska nianse, ko es vēlos piebilst, pašlaik abas ierīces, gan dators, gan telefons ir pilnībā uzlādēti. Ja es būtu pievienojis pašlaik datoru un telefonu, kuri ir pilnībā izlādējušies, tad šie rādītāji būtu pavisam citādāki. Respektīvi, viņi būtu uz negatīvo pusi. Tāpēc tas patēriņš ir atkarīgs no tā, vai jūsu ierīce ir uzlādēta vai nav. Piemēram, ja es izslēdzu monitoru, tad šādā konfigurācijā EcoFlow River Pro 2 var nostrādāt 16 stundas, pašlaik patēriņš ir 26 vati. Cik es saprotu, rūteris vispār ļoti minimāli patērē, un visvairāk tad ir dators un tagad telefons, kas lādējās. Un, kad telefons uzlādēsies, paskatīsimies, izņemsim no lādētāja. Tagad ir 19 vati, 18, tātad dators patērē 18 vatus kopā ar rūteri, un jau ir 19 stundas. Tā kā ja jums nevajag papildus monitoru, tad aizbrauciet uz mežu un šādi mierīgi var strādāt 2 darba dienas mierīgi. Pastāstīšu nedaudz par EcoFlow aplikāciju. Ļoti pārskatām, manuprāt, laiks līdz uzlādes beigām. Redzam, ka inputā mums ienāk iekšā 860 vati. Nekas cits nenāk iekšā, ja būtu saules baterijas, tad arī uzrādītos, cik saules baterijas dod. Izejā mēs redzam 23 vati un caur USB Type-C. Mēs te varam ieslēgt inverteri, jo, lai strādātu rozetes, ir jānospiež šī poga, un to var izdarīt arī attālināti caur aplikāciju, un attiecīgi arī 12 voltus mēs varam ieslēgt no aplikācijas. Šeit vēl ir dažādu režīmu izvēle, piemēram, lādēšanas ātrums tagad ir uzlikts 870 vati, kas uzlādē reāli stundas laikā no 0. Lai saudzētu bateriju, var samazināt līdz 450, kā redzam, nokrīt līdz 450. Vai arī palielinām atpakaļ līdz 870, un arī attiecīgi redzam uz displeja. Šeit vēl var ieslēgt X-Boost funkciju, kas uz īsu brīdi un uz attiecīgām ierīcēm var palielināt izejas jaudu līdz 1500 vatiem. Kā redzams, steikannai tas nepalīdzēja, un tāpat ūdeni nevarēja uzvārīt. Tāpēc, dažiem palīdz, dažiem ne, bet ir ar šo jābūt arī uzmanīgiem, jo redzēju citus video, kur cilvēki testēja savus kafijas automātus un nodedzināja tur visu. Tāpēc, ne visu var slēgt, nevienmēr, bet, jābūt uzmanīgiem. Ja nav saules paneļi un negribas darbināt mašīnu, kamēr šis uzlādējās, vienmēr paliek trešais veids no 220 rozetes. Un, draugi, ko es jums teikšu? Šis uzlādējās
ātrāk nekā jūsu telefons, ko viņš var 25 reizes uzlādēt. Neliels labojums. Ražotājs saka, ka īpaši ātra 70 minūšu uzlāde līdz 100%. Tā arī varētu būt. Vēl viena nianse ir tāda, ka pie slodzes šai spēkstacijā ieslēdzās ventilators. Un, principā viņi nevar atstāt istabā, kur tu guli, jo ventilators ir salīdzinoši skaļš. Pārtrauc uzlādi, lai izmēģinātu vienu lietu. Instrukcijā norādīts, ka šī ir ne tikai izeja, bet arī Type-C ieeja priekš šīs spēkstacijas lādēšanas. Tad esmu paņēmis savu MacBook 30-vatīgo lādētāju, paskatīsimies, cik ātri tas var uzlādēt šo spēkstaciju. Tā, apmēram arī ir, 30 vati, 29 vatu ieeja. Lādēsies ilgāk nekā no mašīnas piepīpētāja. Ražotājs reklamē, ka River 2 Pro avārijas gadījumā pārslēdzās uz baterijas barošanu 30 milisekundžu laikā. Tātad teorētiski var izmantot kā upsi, bet jāskatās, 30 milisekundes nav tas ātrākais un iespējams, vispirms ir jānotestē. Varbūt, piemēram, datoram nepatiks tās 30 milisekundes. Tātad 30 milisekundes. Paskatīsimies dzīvē, kā tas izskatās. Slēdzam iekšā galda lampu un es aiziešu izslēgt drošinātājus. Tikko noskatījos video un jāsaka visu cieņu. Spuldzīte nemaz nenorausties. Interesanti tas, ka šeit ir līdz pat 100 vatu izejai. Tā kā šis ir 30 vatu lādētājs, es domāju, vajadzētu būt, ka no tās izejas MacBooks uzlādēsies ātrāk. Bet es to nevarēšu tagad pārbaudīt, jo viņš nav galīgi izlādējies. Un tagad gamera tests. Xbox, televizors, EcoFlow. Cik ilgi izvilks? Aiziet! Kā redzam, šādā konfigurācijā ar 100% uzlādi EcoFlow var darboties 2 stundas, pašlaik patērējam 253 vatus. Protams, šis ir atkarīgs no tā, cik jums ir ekonomisks televizors. Pieņem, ka jo jaunāks, jo ekonomiskāks. Man ir 10 gadus vecs Sony televizors, tāpēc tur var būt arī kaut kādas nobīdes. Rezumējot, es uzskatu, ka EcoFlow River 2 Pro spēkstacijai ir vieta būt. Piemēram, es dzīvoju vasarnīcā nedēļas nogalēs, piekdienā atbraucu, sestdienu un svētdienu vakarā braucu projām. Šajā laika periodā es mierīgi varu uzlādēt datoru, 3 telefonus un es vēl slēdzu vakaros LED lampiņu klāt. Dienas laikā dators tiek izmantots futbola skatīšanai, tā kā viņš pastāvīgi ir pieslēgts pie spēkstacijas. Un 3 dienu laikā tiek iztērēts 50% no baterijas. Tas nozīmē, ka es vēl šādā režīmā mierīgi nedēļu varētu nodzīvot. Protams, ja grib tīrīt māju, slēdzot klāt putekļu sūcēju, ja vēlēs pieslēgt leduskapi vai to pašu teikanu vai tosteri, tad vajag domāt arī par saules paneli. Jo, piemēram, ar putekļu sūcēju tīrot māju, man reāli pietiek vienai tīrīšanas reizei, tas ir 1,5 stunda un visa baterija ir izlādējusies. Un ko pēc tam? Pēc tam vai ej pie kaimiņiem, lai lādē, vai arī reāli saules panelis vai mašīnas piepīpētājs. Piemēram, ja jūs lādējat šo ierīci no mašīnas piepīpētāja, piepīpētājs paliek ļoti karsts. Un ir jāpaskatās, vai jūsu mašīnas drošinātājs piepīpētājiem atbilst jaudai, ko var uzņemt šī ierīce. Ja nē, tad jums izsitīs drošinātāja mašīnai. EcoFlow piedāvā dažāda izmēra spēkstacijas. Šī ir tā kā optimālākā vidējā, kas nemaksā ne pārāk dārgi, ne pārāk lēti. Tāda, ko var, vairums atļauties. Bet tajā pašā laikā, ja jums vajag kaut ko jaudīgāku, protams, ir lielākas spēkstacijas, ja jums vajag kaut ko mazāku, ir arī mazākas spēkstacijas. Tā, draugi, šis video ir pienācis savam noslēgumam. Ja jums patīk šis video, lūdzu nospiediet like. Un, ja jums kādas idejas, pārdomas vai kāds komentārs par šo EcoFlow River 2 Pro spēkstaciju, rakstiet apakšā komentāros zem šī video. Tiekamies kādā no citiem maniem video. Čau!